Visiem, mani sauc Nikolais, man ir 20 gadi. Šodien mēs izpildīsim tādu rock'n'rollīgu dziesmiņu Michael Bublé izpildījumā Crazy Little Things ar visu savu dzīvo grupu. 8 cilvēku pavadījumā mēs vēzīsim šodien. Tas ir. Es esmu Reinis Petrovičs. Mūsu grupu sauc Sabieri. Pavadošo grupu sauc Sabieri. Un mēs visi esam no Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas. Mācāmies no 1. līdz 3. kursam. Un mums būs tenora saksofons, alta saksofons, trompete, bass, ģitāra un bungas. Mums būs pilns komplekts. Būs ļoti labi. Kādēļ jūs piedalāties jaunā mūzikas konkursā Bliesmu? Mani uzaicināja, un es tādai foršai meitenei nevarēju atteikt. Vienkārši viņi man uzaicināja, teica, lai es negribu, tas, protams, ka vienmēr piekrītu. Man patīk padziedāt, man pašam ļoti patīk dziedāt uz skatuves un tā, un parādīt sevi un, protams, to, ko es daru, tas ir ļoti interesanti. Jautājums tāds, kādēļ izvēlēties tādu dziesmu? Tādēļ, ka viņi ir bišķīt manā stiliņā, un man pašam tādas tipa dziesmas patīk ļoti. Tur, kur var riktīgi izrādīties, tā atdot sevi no visiem 100 vienkārši izdot tā. Jauki. Pēc tam Viktorija arī. Ja jūs tiksiet, precīzāk, tiksiet starp 3 fināla dalībniekiem, kāda varētu būt fināla dziesma? Fināla dziesma? To jau izdomāsim. Pagaidām šī tāda pirmā dziesma. Saspēlēsim kaut ko, es domāju, vai ne? Sapieris. Redz, kā? Sapieris spēj visu. Tad jautājums tev tieši. Kur un kā tu ikdienā parasti dziedi? Kur es dziedu? Es pats mācos Valsts policijas koledžā, par policistu mācos, tātad pats trenējos un dziedu Ogrē pie tāda vokālā pedagoga kā Arturs Mangulis. Jā, viņš ir mans vokālais pedagogs. Nu tā, arī pats mājās dziedu ļoti daudz. Ir dušā, ja viss kaut kur pagadās. Gan arī visur pa ceļam. Nu, grūti teikt. Nu, es dziedāšu Latvijai pagaidām. Es nekur nebraukšu prom. Es nebraukšu no kādām mīrijām, nekur. Es gribu dzīvot te priekš savas tautas Latvijā un viss būs kārtībā. Gribās tepat visu, lai mani te pazīst Latvijā un lai viss notiek bumbās. Bliesmu pirmo!